Halleluja! Jaunā Dieva žēlastības dienā ir svētdiena. Ir mēneša pirmā svētdiena, 2. novembris, un šī ir diena, kad ir jābūt dievnamā. Šodien lielā daļā draudžu notiek svētais vakarēdienas, un tā ir mūsu iespēja savienoties ar viņa miesu un viņa asinīm, saņemt varbūt no viņa dziedināšanu vai kādu citu brīnumu, baudīt viņa klātbūtni, dzirdēt Dievu vārdu, slavēt no visas sirds. Tā ir brīnišķīgākā diena nedēļā. Teikšu, kā ir, neskatoties to, ka man ir jābrauc 2 stundas, man viena alga, ir brīnišķīgākā diena nedēļā ir svētdiena, kad es varu būt dievanamā, kad es varu baudīt viņa klātbūtni, kad es varu piedalīties šajā te mīlestībā un saņemt no Dieva visu, ko viņš man šai dienā ir sagatavojis. Un interesanti, ka šodienas rakstu vieta Mateja evaņģēlija 21. nodaļa, 14. pantā, es lasu. Un tur akli un tīzli nogāja pie viņa Dieva namā, un viņš tos dziedināja. Jā, Jēzus ir tev līdzās, viņš ir ar tevi ikdienas līdz pasaules galam, taču šis pants man atgādina, ka man ir jāiet šodien uz Dieva namu, lai es saņemtu to, ko es no viņa esmu lūgusi. Un svētdiena ar vakarēdienu, tā ir īpaša svētdiena. Tā ir svētdiena, kad tur ir daudz komponentu. Es varu vēl un vēlreiz atzīties savos noziegumos, pārkāpumos, nožēlot vēlreiz grēkus un saņemt no pašas Dieva rokas šo te svētāko. Jēzus teica, ņemiet, ēdiet, tā ir mana maize. Mana miesa, kas par jums ir lausta. Tās ir manas asinis, kas par jums izlietas. Un es lasu apustuļu darbos, ka viņi to darīja katru dienu, tāpēc man ir žēl, ka tas notiek reizi mēnesī, tāpēc mājās es to varu darīt katru dienu. Bills Džonsons praktizē to katru dienu. Bija kāda liecība, kad sen atpakaļ klausījos Billu Džonsons prediķi, kurā viņš dalījās ar kādu liecību, ka kādi viņa ģimenes draugi bija nonākuši nepatīkamā situācijā. Viņa sievas draudzene bija nokļuvusi slimnīcā, un spēki izsikst ar katru dienu vairāk, ārsti nevar atklāt, kas pa vainu, slimība progresē, labāk nepaliek, zāles nevar atrast, jo nevar noteikt diagnozi. Un viņi gāja katru dienu un aiznesa viņiem, tā kā, ja tu biji Jata centrā, tu redzēji šos mazos komplektiņus, vakarēdiena komplektiņš, kausiņš ar vīnu un oblātīte virsū, maizīte, vafelīte, kā nu kurš to sauc, bet Amerikā ražo šādus komplektiņus, un viņiem tas ir ļoti iecienīti, viņi sapērk viņus vairākus, un tā viņi bija sapirkuši vairākus un aiznesuši tai sievietei uz slimnīcu, un ieteikuši viņai pieņemt svēto vakarēdienu 3 reizes dienā. Ar visu atbildību, nepadarot to par tādu ikdienišķu pasākumu, bet ar visu savu būtību vēršoties pie Jēzus. Un 10. dienā to sievieti izrakstīja no slimnīcas, un neviens īsti nesaprata, kas viņai kaitēja. Dievs viņu dziedināja. Vakarēdienas, mazais biķerītis un maizes gabaliņš. Dievam ir viss iespējams. Tāpēc Šodien es aicinu, dosimies uz Dieva namu, baudīsim viņa klātbūtni, un kā teikt šajā 21. nodaļas pantā, un tur akli un tīzli nogāja pie viņa Dieva namā. Viņi gāja pie Jēzus, un arī mēs, kad ejam uz Dieva namu, ejam pie Jēzus. Un tālāk ir teikts, un viņš tos dziedināja. Amen. Ja tev ir vajadzīga dziedināšana, vienkārši papūlies, izdari visu, lai tu šodien būtu dzīva Dieva namā. Un viņš tevi dziedinās. Viņš ir teicis, ikvienu, kas pie manis nāks, es nevienu neatstumšu, es nevienu neatraidīšu. Dievam tu esi vērtīgs un dārgs, bet reizēm ir jāpieliek pūles. Āmen. Dārgais Jēzu, es pateicos tev par katru dziedināšanu šajā svētdienā.
Es pateicos par katru tavu bērnu, kas piedalīsies vakarēdienā, kuram tu pieskarsies un kuru tu ciedinās. Es pateicos tev par atjaunošanu, es pateicos tev par uguni, es pateicos tev par katru pieskārienu. Vai mēs sajūtam to, vai nē, mēs zinām, tu pieskaries. Tāpēc tev vienīgiem visa slava, viss gods un visa pateicība. Jēzus vārdā, āmen. Āmen.